Selgas cepumi top pēc senas receptes, kas nav mainījusies jau 60 gadus. Viss sākas ar cukuru. Cukuru ieber speciālās dzirnavās, kur tas tiek samalts. Tā iegūst pūdercukuru. Šajā katlā vāra vielu, ko sauc par invertu. Tas ir cukurs, kurš samaisīts ar ūdeni. Inverts cepumiem piešķir brūngaro krāsu. Sviests un taukvielas, kas arī ir cepumu sastāvā, sākumā ir šādos klučos, tāpēc tos nepieciešams izkausēt. Kausēšana notiek šādos katlos. Neatņemama leģendāro cepumu sastāvdaļa ir iebiezinātais piens. Visas sastāvdaļas nonāk šajā ierīcē. To sauc par mīklas jaucēju. Šeit masai pievieno arī 275 kg miltu. Tas ir apmēram tik, cik kopā varētu svērt 3 maktendūšīgi tēti. Mīklu mīca ierīce, bet to, vai mīkla ir gatava, pārbauda cilvēks, jo arī cepumus taču ēdīs cilvēki, nevis mašīnas. Gatavā mīkla tiek ievietota speciālos ratos un to ar pacēlāju novieto ražošanas līnijas sākumā. Šeit sākas cepuma ceļš cauri dažādām iekārtām. Vispirms no mīklas tiek izveidotas cepumu formas. Lai arī izskatās, ka cepumi ir jau gatavi, tos vēl jāizcep, un tas notiek 33 metrus garā krāsnī, kurai mīklas kvadrātiem jāizslīd cauri. Pēc neilga brīža cepumi ir izcepti, un nu tos nepieciešams atdzesēt līdz tādai temperatūrai, lai tos varētu iepakot cepumu paciņās. Atdzesēšana notiek dzesēšanas tunelī. Kad cepumi atdzisuši, tie nonāk pie fasētājām. Katrā paciņā ir 17 cepumi, ne vairāk, ne mazāk. Tāpēc robots sadala svaigi ceptos cepumus grupiņās pa 17. Šī darbiniece uzrauga, lai robots nav kļūdījies. Viņa ir tik pieredzējusi, ka pat bez ilgas pētīšanas prot noteikt, vai robots 17 cepumus ir saskaitījis pareizi. Tad cepumi tiek iepakoti iepakojumos, un visbeidzot, robots mazās paciņas sakrāmē kastēs, lai cepumi pavisam drīz nonāktu jūsu vēderos.